Tu nekļūsi pārliecināts tikai no tukšas motivācijas. Tu kļūsti pārliecināts no pierādījumiem, ko pats sev dod. Daudz saka, es vēlos kļūt disciplinētāks, es vēlos kļūt stiprāks, es vēlos kļūt pārliecinātāks par sevi. Bet cilvēks nekļūst par jaunu versiju tikai tāpēc, ka viņš sev to pasaka. Tev ir vajadzīgi pierādījumi, jo identitāte neveidojas no skaistiem vārdiem. Tā veidojas no tā, ko tu regulāri atkārto savā ikdienā. Katru reizi, kad tu aizej uz treniņu, kad tev negribas, tu sev pierādi. Es esmu cilvēks, kurš dara. Katru reizi, kad tu izvēlēsi veselīgu maltīti, nevis vieglāko variantu, tu sev pierādi. Es esmu cilvēks, kurš rūpējas par sevi. Katru reizi, kad izdari darbu, kuru sev solīja izdarīt, tu sev pierādi. Es esmu cilvēks, uz kuru var paļauties. Un tieši tā aug pašpārliecība. Nevis no tā, ka tu vienu dienu sajūties motivēts, bet gan no tā, ka tu atceries, es jau esmu turējis savu vārdu. Jo katra izvēle kļūst par pierādījumu. Vai nu tu būvē identitāti cilvēkam, kurš dara, vai nu būvē identitāti cilvēkam, kurš atliek. Un šeit svarīgi ir atcerēties. Pierādījumiem nevienmēr ir jābūt milzīgiem. Tas var būt viens treniņš, viena veselīga maltīte, viena stunda bez telefona, viens pabeigts uzdevums, viena reize, kad izvēlēs nepadoties. Tas viss skaitās. Un papildus tam, tieši šādi tu būvē ieradumu ceļu savās smadzenēs. Līdz vienā brīdī šīs darbības kļūst par neatņemumu tavas dzīves sastāvdaļu, kas palīdz šo te uzbūvēto identitāti noturēt. Jo katru reizi, kad tu izdari kaut ko, kas sakrīt ar cilvēku, par kādu tu vēlies kļūt, tu atkal un atkal nostiprini savī pārliecību. Es varu, es daru. Es neesmu cilvēks, kurš tikai runā. Es esmu cilvēks, kurš rīkojās. Tāpēc beidz gaidīt pārliecību, ka tā vienkārši parādīsies. Sāc dot sev pierādījumus. Jo identitāte neveidojas no tā, ko tu sev pasaki. Tā veidojas no tā, ko tu regulāri atkārto savā ikdienā.